Šis brīnišķīgais stāsts pastāstīs par diviem mazajiem draugiem Džeku un Džilu, kuri dosies aizraujošā ceļojumā pa ielām, lai uzzinātu par satiksmes noteikumiem un piedzīvotu brīnišķīgas lietas. Pilsētas malā, mazā mājā, dzīvoja divi draugi, Džeks un Džila. Džeks bija jautrs un zinātkārs zēns, bet Džila bija gudra un rūpīga meitene. Kādu dienu agri no rīta Džeks ieteica Džilai doties pastaigā pa pilsētu. Džila kā vienmēr priecīgi piekrita, bet ar vienu nosacījumu – viņiem stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Drīz vien draugi nokļuva rosīgā krustojumā. Džila nepacietīgi sitā ar kāju, iesaucās: ak, tik daudz mašīnu, šķērsosim pa diagonāli. Džeks, atceroties mātes vārdu, stingri atbildēja: nē, Džila, mums jāšķērso ceļš tikai pa gājai pāreju un tikai tad, kad luksofors ir zaļš. Džila ieinteresēti jautāja: kāpēc mums ir vajadzīgs luksofors? Kā cilvēki šķērsoja ceļu iepriekš? Tiesa, kā mazs vēsturnieks sāka stāstīt. Pirmie luksofori parādījās 19. gadsimtā. Tie bija nevis elektriski, bet gan mehāniski un darbojās ar signāla lampu palīdzību. Vispirms tie tika uzstādīti Londonā un pēc tam citās pasaules pilsētās. Draugi turpināja ceļu, un Džeks, tāpat kā pieredzējis skolotājs, paskaidroja Džilai ceļu satiksmes noteikumus. Atceries, Džila, tev jāšķērso ceļš tikai tad, kad deg zaļā luksofora gaisma, un stāvi, kad luksoforā deg sarkanā gaisma. Kad ir ieslēgts dzeltenais signāls, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tas brīdina, ka drīz iedegsies sarkanā vai zaļā gaisma, kā arī nekādā gadījumā nedrīkst skriet pa brauktuvi. Esmu lasījis, ka par automobīļa izgudrotāju tiek uzskatīts Karls Benz, kurš 1886. gadā uzbūvēja un patentēja pirmo automobīli ar iekšdedzes motoru – Benz patent motorvāgen. Rīgas motoru muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā, kur apskatāma tā darbojoša replika. Cik interesanti! Pēkšņi viņu ceļā parādījās liela zīme, kas izskatījās pēc apļa ar sarkanu apmali un izsvītrotu cilvēku. Džila, nepievēršot uzmanību, gribēja paiet garām, bet Džeks viņu apturēja. Redzi, Džila, ir zīme, gājējiem aizliegts. Interesanti, ka ceļa zīmes vēsturiski atrodamas jau senajā Romā, kur par ceļa zīmēm tika izmantoti lieli akmens bluķi. Tajā brīdī pie viņiem pienāca gudrā pūce. Viņa pasmaidīja saviem draugiem un teica: lieliski, jūs zināt, ka katra ceļa zīme ir kā ceļvedis, kas palīdz droši pārvietoties pa ceļu. Viņa visu sīki paskaidroja Džekam un Džilai un pēc tam teica: atcerieties, ka ceļš nav vieta spēlēm, esiet uzmanīgi un ievērojiet visus satiksmes noteikumus, un tad jūsu pastaigas būs drošas un jautras. Džeks un Džila, atcerējušies visus gudrās pūces padomus, devās tālāk, izpētot pilsētu un ievērojot satiksmes noteikumus. Tajā dienā viņi saprata, ka ceļu satiksmes drošība ir atkarīga no mums. Ir svarīgi būt uzmanīgiem, ievērot noteikumus, un tad ceļošana pa pilsētu būs droša un jautra.